mūsu klientiņi ir lielākoties gaidīt pensijas vecumā, kas vairāk nevar parūpēties par sevi mājās, un arī kam ir, kas vairāk arī nevar apmierināt ar mājas aprūpu. Šajā iestādē ir 83 klientiņi, un viņiem ir mājas sajūta tādēļ, ka lielākoties istabiņās ir pa 2, pa 1, un arī retās istabiņās ir par 3. Bet parasti mēs ieliekam, lai ir ar kopīgām interesēm, lai šiem klientiņiem ir vairāk mājas sajūta, un arī priecē tas, kad sadraudzējās un jūtās kā tuvu radinieki un pavad brīvo laiku kopā, arī uz pasākumiem dodās kopā. Un mums ir arī priekšrocība tā, ka mums netālu atrodās pagasts kultūras nams, kur vienmēr mūsu klientiņi ir ļoti gaidīti, un vadītāji, kultūras nama vadītāji pretimnākoši vienmēr sagaida, ja arī brīvdienās notiek pasākumi. Un arī mēs piepalīdzām ar kustību traucējumiem, ja ir un vēlās uz pasākumiem. Mēs viņus pavadām arī brīvdienās. Un arī mums regulāri mēs godinām savus jubilārs. Pasākums notiek reiz mēnesī ar maziņu priekšnesumiņu un maziņu dāvaniņu pašiem jubilāriem. Tad vēl arī lielie svētki mums notiek, kā Jāņa atzīmēšana un Lieldienas, senioru diena. Un, protams, kur tad bez jaungada ar visiem Ziemassvētku krūķiem. Un arī ir tāda jauka sadarbība ar brīvprātīgiem, kas labprāt piesakās un iepriecinā mūsu klientiņus. Tagad mēs esam gatavošanas stadijā uz Līgo dienas pasākumu. Pagājušā gadā mēs sākam jaunu tradīciju lielu Līgo dienu kopā ar tuviniekiem, ar radiniekiem, tuviniekiem, ar paziņām, kur vēlās apciemot. Mēs dodam arī sazināmies ar viņiem un lūdzam, lai ierodās. Un atsauksmes bija labas. Pagājušajā gadā varbūt ne tik kuplā skaitā, kā gribējās, bet tie, kas atbrauc, labas atsauksmes. Un arī šogad mēs gatavojām kopīgu pasākumu ar sieru gatavošanu. Mūsu saimniecīte Lita vienmēr parūpējās pasākumu laikā gatavo svaigu sieru. Un ar pīrāgiem, ar plācmaizi, rabarberu, un arī ar priekšnesumu. Un arī mūsu klientiņi ar darbiniekiem šogad sagatavojuši būs nelielu priekšnesumiņu ciemiņiem. Jo tas arī ir tā priekšrocība, ka viņi brīvi var pārvietoties. Viņi var, un arī, ja gadījumā kāds tiešām nepareizā virzienā aiziet, tad arī tuvākie iedzīvotāji, kas jau ir apraduši ar mūsu klientiņiem, arī, ka bija valsts klientiņi, viņi uzreiz ziņo, vai zināt, ka viņš ir aizgājis, vai jūs zināt, vai viņam nevajag palīdzību. Un arī bieži vien atved, ja gadījumā, protams, ka netālu jau ir aizgājuši, bet arī kādreiz atved atpakaļ klientiņu, kad viņš ir apmaldījies. Un, jā, tas arī ir tas dabiskums, kad arī, jo mazāk klienti, jo arī tādām draudzīga vidi ir ar pašiem darbiniekiem, jo viņi jūtās, viņi izvēlās, jebkurš cilvēks jau nav ar visiem cilvēkiem vienāda draudzība, izvēlās sev uzticamības personu, ar kuru varbūt viņš vieglāk kontaktējās, ar kuru vieglāk uztic savu sāpu, un arī, kas ir vairāks gads, un ir mums tie, kas ir ilgstoši jau dzīvo, viņi ir apmierināti, viņi jūtās kā mājās, un daži pat saka, ja zināt, kad tik labi ir, kad būtu jau ātrāk nākoši, bet tas pansionāts jau asociējās atkal ar tādu negatīvismu, ka tur viss ir slikts, un tā ir nabagmāja, tas ir sen jāizmet un jāizslēdz šīs domas, jo viņiem ir ar ko sarunāties, jo es arī varu teikt pat, kad man bija mammīte gados, un liekas jau tam jaunam, es taču parunājos, bet viņi jūtās tādi vientuļi, viņi jūtās vientuļi savā būtībā. Un arī prieks ir arī, kad viņi arī rūpējās palīdz arī ar uzkopšanas darbiem, ir tīpaši to pavasarī jūt, ziemā jau mazāk, bet pavasarī viņiem patīk pa puķdobiem, arī papriecāties un parušināties,
un pie apkārtnes minimāli palīdzēt. Un tas arī rada tādu mājas sajūtu, ka viņi var par savu apkārtni tā kā rūpēties un arī atļaujam, ja tie zied, nu, lai ienestu puķīt tai vāzei, nu, taču nekas nenotiks. Un tagad gan ir nopļauts mārpuķītis, bet mums ļoti skaisti ziedēja mārpuķīši pļauj. Un tad arī priecājās gan klientiņi, gan mēs priecājāmies. Un tā ir tā labā ziņa, kad mēs tā darbojamies. Un ļoti aizrauj tas, kad mēs neuzspiežam arī uz nodarbībām iet, lai tur būtu visi vai kā, lai viņi atļaujam izvēlēties. Ja viņi grib lasīt grāmatas, arī ļoti laba sadarbība ar bibliotekārs, kas pati atnez un nomaina lieliem burtiem grāmatas, var lasīt, kam ir reits traucējumi. Arī audio ieraksts ir, kas vispār nevar palasīt. Tāda laba sadarbība ir.